Mūsu nākamā runātāja būs Laura Fjodrova, kura pārstāv Rīgas Tehnisko universitāti. Tostarp viņa ir Universitātes inženierzinātņu vidusskolas direktora. Pati tostarp arī praktizē kā ķīmijas pasniedzēja. Jāsaka, šīs pieredzes stāsts ir par to, kā no sapņa, par to, ka mums ir jāveido ļoti specifiska inženierzinātņu vidusskola Rīgas Tehniskās universitātes paspārnē. Kādā veidā šo sapni piepildīt ar to reālo saturu, un tostarp man šķiet ir ārkārtīgi svarīgi iezīmēt, ka ārpus tā, ko mēs klasiski uzskaitām pie tām STEM vai STEAM priekšmetiem, vai ne? Es saprotu, ka inženierzinātņu vidusskolā, piemēram, ir arī virtuālās realitātes pulciņš, kas ir atkal pilnīgi jauns žanrs, papildus matemātikai, programmēšanai, ķīmijai, fizikai, visam tam, ko mēs ierasti uzskatām par to, kas Rīgas Tehniskajā universitātē būtu noderīgs. Jā, protams. Labdien! Tātad es pārstāvu Rīgas Tehniskās universitātes inženierzinātņu vidusskolu. Man ir tas gods šodien pastāstīt gan par to, kā skola tapa, gan par to, kas mēs esam šajā brīdī, un gan par to, kas ir mūsu nākotnes sapņi šobrīd. Un sākšu ar to, kā tad Rīgas Tehniskā universitāte nonāca līdz skolas izveidas koncepcijai. Kā jau Tehniskajā universitātē ierasts, Tehniskajā universitātē studē inženierzinātnes, un Tehniskās universitātes pārstāvi nonāca pie secinājuma, ka Latvijā jaunieši neizvēlās inženierzinātņu studijas tā iemesla pēc, ka pirmkārt viņiem trūkst labas zināšanas fizikā, ķīmijā un matemātikā, tad inženierzinātnes nav īpaši populāras, un daudziem skolēniem, kuriem varbūt pat patiktu inženierzinātnes pēc būtības, viņiem tās šķiet sarežģītas. Un tāpēc Tehniskā universitāte nolēma dibināt skolu, lai ar šīm 3 lielajām problēmām tiktu galā. Un proti, 2015. gadā tiek nodibināta Latvijā pirmā vispārējās izglītības mācību iestāde, kuru ir izveidojusi universitāte. Un, protams, akcents šajā skolā tiek likts uz Latvijas talantīgiem skolēniem un viņu iespēju padziļināti apgūt eksaktos mācību priekšmetus, inženierzinātnes vai, kā tagad saka, STEM priekšmetus. Tātad 2015. gadā par STEM priekšmetiem nemaz tik daudz nerunā. Vairāk runā par inženierzinātnēm, un, protams, kas būtībā ir viens un tas pats, kā mēs tagad saprotam. Mūsu skolā mācās 3 klases, 10., 11. un 12. Katrā klasē ir 24 skolēni, līdz ar to katru gadu mūsu skolā ir 72 skolēni. Ar ko es pati personīgi lepojos, es pazīstu visus inženierzinātņu vidusskolas absolventus un visus skolēnus. Jo skolā es strādāju no 2. dibināšanas gada, tātad 8. gadu, un, kā saka, satiekot jebkuru skolēnu vai absolventu, man vienmēr ar viņu ir par ko parunāt, tāpēc, ka es zinu, kas tie ir par bērniem. Iestājoties mums, protams, ir liels konkurss, kas parasti ir nemazāks kā 10 cilvēku uz vietu, bet ir viena tāda nianse. Ja man kāds uzdod jautājumu, piemēram, vecāku uzdod jautājumu, ar ko jūs esat labāki par 1. ģimnāziju, piemēram, tad man atbild ir ne ar ko. Un tad viss tā pārsteigti, kāpēc es tā runāju. Un tad es vecākiem paskaidroju, ja jums rodas jautājums par to, ar ko mēs esam labāki, vai pārlieciniet, kāpēc man šeit ir jānāk, tad tas nav stāsts par mums. Kāpēc tas nav stāsts par mums? Vecāki jau var vēlēties, lai viņa bērns studē inženierzinātnes, bet bērns varbūt to pats negrib. Un līdz ar to mēs savā skolā, neskatoties uz to, ka konkurss ir milzīgs, ka mēs gaidām ļoti talantīgus skolēnus, un tam līdzīgi mēs gaidām pirmām kārtām tādus, kur grib pie mums mācīties. Nevis vecāki grib, bet viņi paši grib, un iespējams viņi grib savu nākotni jau 9. klasē saistīt tieši ar šiem STEM priekšmetiem.
Par misiju. Kā jau parasti mūsdienās, tad, kad runā par kādām mācību iestādēm vai projektiem vai kaut ko tam līdzīgi, tad vienmēr parādās tas, kāda tad ir tā mūsu misija. Protams, mums misija ir formulēta mūsu attīstības plānā un tā tālāk mājaslapā var atrast visus šos skaistos vārdus, bet es domāju, ka tā ir galvenokārt tas, ka mēs dodam iespēju Latvijas talantīgākajiem un spējīgākajiem skolēniem gan no Rīgas, gan no reģioniem, no pilsētām un arī no, kā mēs mēdzam teikt, arī no lauku skolām mācīties priekšmets pie mums un ļoti augstā līmenī. Un iespējams, ka jau mācoties vidusskolā skaidri saprast, ka liela daļa no tā, ko viņš šeit būs mācījies, būs vajadzīgs viņam visu mūžu. Runājot par vīziju, jāsaka ir tā, ka mēs, protams, vēlamies būt Latvijas vadošā izglītības iestāde, kura nodrošina talantīgāko Latvijas skolēnu mācības inženieru zinātņu jomā. Un, protams, ka šeit Latvijas vadošā skola. Kas mums arī vairāk vai mazāk ir izdevies. Un tad ir vēl tāds jēdziens kā virsmērķis, un slaidā jau ir redzams, ko mēs zem tā saprotam, bet es gribētu uzsvērt, ka viena no Tehniskās universitātes vēlmēm būtu, lai mūsu skolas skolēni beidzot studijas Rīgas Tehniskajā universitātē veidotu arī mācību spēku ataudzi, jo visiem ir skaidrs, ka neviens pasniedzējs nevar strādāt bezgalīgi augstskolā, lai cik talantīgs un unikāls viņš būtu, un ir vajadzīgi jauni pasniedzēji. Un tad viena no tām jomām, kur mēs vēl varam augt, jo mūsu pirmie skolēni skolu beidza 2018. gadā, tātad viņi jau ir beiguši studijas, un jau varētu līdztekus tam, ka viņi darbojās zinātnē, arī padomāt par iespējamu tālāku arī mācību spēka karjeras veidošanu. Tad, protams, ja mēs runājam par vērtībām, slaidā redzams mūsu vērtību aplis, kur pašā augšā ir talantīgie un spējīgie skolēni, kas ir mūsu unikālā vērtība. Bet es gribētu teikt, ka otra nemazāk unikāla vērtība ir mūsu profesionālie skolotāji. Un es tiešām lepojos ar to, kādi skolotāji pie mums strādā. Arī skolotāju vidējais vecums pie mums ir daudz mazāks nekā tas ir vidēji Latvijas skolās. Mums ir ļoti daudz jaunu skolotāju. Mums ir gados jauni fiziķi, ķīmiķi, matemātiķi, programmētāji. Protams, līdztekus ir arī pieredzes bagāti skolotāji, bet tas, ko es viennozīmīgi varu pateikt, lai cik tev talantīgs nebūtu skolēns, lai cik daudz viņš nevarētu izdarīt pats, skolotājs tomēr ir tas, kurš viņam spēj parādīt virzienu, atbalstīt brīdī, kad varbūt skolēns saprot, nē, man neizdodas. Es domāju, ka es esmu tik ļoti spējīgs un redz, kaut kas man neizdodas. Tad tajā brīdī ir laiks skolotājiem pieslēgties. Un arī pat es ilgus gadus inženieru zinātņu vidusskolā esmu mācījis ķīmiju, bet pēdējos 2 gadus es tikai nedaudz mācu ķīmiju, tāpēc, ka amata pienākumi īsti neatļauj man darboties tikai ar manu iemīļoto mācību priekšmetu. Un vēl viens no vērtību apļa, vēl viena lieta, par kuru es vēlētos parunāt, ir radošums un inovācijas. Protams, esot skolā ar tik talantīgiem skolēniem, protams, kā mēs domājam gan par viņu radošo spēju attīstību, gan arī tāpat par inovāciju, izmantošanu mācību procesā, par ko es mazliet vēlāk pastāstīšu, bet kas mums viennozīmīgi ir labāk nekā citām skolām, mums ir Tehniskās universitātes atbalsts. Tad, kaut kā negrib viņš slēgties. Tūlīt palīdz. Tātad mūsu 4 vaļi,
no kuriem, protams, kā kvalitatīvas mācības, tas ir pats par sevi saprotams, jo jau mums ir tādas ambīcijas, kādas mums ir, bet es gribētu pakavēties pie institucionālās ekscelences, ar kuru mēs saprotam arī piedalīšanos dažādos projektos. Protams, ka līdz šim mums vairāk ir paveicies ar projektiem, kurus mums piedāvā Rīgas Tehniskā universitāte, piemēram, vertikāli integrētais projekts, kurā iesaistās mūsu skolēni, un, protams, tas ir par tehnoloģijām. Tas ir kā uzbūvēt raķeti, piemēram, jā, un mūsu skolēnu sapnis ir uzbūvēt raķeti, kura paceltos 100 metrus no zemes virsmas. Tas Latvijai būtu kaut kas unikāls. Un, protams, pie institucionālās ekscelences es gribētu atzīmēt arī to, ka mēs veicam arī mācību satura digitalizāciju, lai mūsu skolēniem ir pieejami mācību materiāli. Pastāstīšu arī brīdi vēlāk, ko konkrēti mēs darām, bet tā institucionālā ekscelence ir tāds ļoti nozīmīgs valis, kā es saku, starp tiem mūsu vēl 3 atlikušajiem. Tād, ko tad mēs darām? Pults slēgties tomēr negrib. Izdarīsim, palaidīsim manuāli, tikmēr aiziesim bateriņas pārbaudīt. Tātad mācību programmas, kuras mēs piedāvājam. Kā jau visi zina, šobrīd jau visnotaļ aktīvi darbojās skola 2030 izstrādātā satura apguve, ir jau nokārtoti pirmie centralizētie eksāmeni, un ko tad piedāvājam mēs? Mēs piedāvājam vispārējās vidējās izglītības programmu, kā jau visas Latvijas vidusskolas, bet mēs piedāvājam tātad 3 padziļināto priekšmetu grozus, kā to tagad sauc. Un tātad mēs piedāvājam skolēniem izvēlēties vai nu matemātiku, fiziku un ķīmiju, vai nu matemātiku, fiziku un programmēšanu, vai arī matemātiku, ķīmiju un programmēšanu. Nu, un pēdējie 2 gadi iezīmē tendenci, ka skolēni izvēlās fiziku. Protams, arī ķīmiju, bet fiziku neizvēlas retais. Un šī kombinācija tā tad ir katru gadu mūsu 24 skolēni šādās te kombinācijās izvēlās tā saucamos padziļinātos kursus. Tur kaut kas cits tai pultī ir. Tad mēs piedāvājam specializētos mācību kursus. Tie ir mūsu paši izstrādātie specializētie kursi. Tas ir matemātiskā analīze, sadzīves tehnoloģija fizika, eksperimentālā ķīmija, uzņēmēja darbības pamati, tehniskā angļu valoda inženieriem un tehniskā grafika. Kā jau jūs pēc šiem nosaukumiem redzat, tad visi tie ir saistīti ar tehnoloģiju lietošanu. Un pat pieņemsim, ja tehniskā angļu valoda inženieriem tiešā veidā nav saistīta ar kaut kādu īpašu modernu tehnoloģiju lietošanu, tad šis ir mācību priekšmets, kurā skolēni kopā ar angļu valodas pasniedzēju tātad aktualizē visas šī brīža tehnoloģiju tēmas, mācās par tām runāt, diskutēt un tam līdzīgi. Tad par skolas piedāvātajām iespējām. Tā, tas ir kaut kā mazlietiņ, te ir mazlietiņ. Tā, no skolas piedāvātajām iespējām, bez tām, ko jūs redzat slaidā, es gribētu uzsvērt, kā 10. un 11. klase maijā 2 nedēļas, tātad 10 darba dienas, dodas pētnieciskajās praksēs uz Rīgas Tehnisko universitāti, un šo prakšu ietvaros 10. klasē tiek izstrādāts zinātniskās pētniecības darbs, bet 11. klasē tātad
skolēni šo praksi velta, lai iepazītos ar kādu fakultāti, kurā iespējams viņi vēlētos studēt. Skolēniem ir pieejamas visas modernās Rīgas Tehniskās universitātes laboratorijas. Kā īpašs iegūms ir tas, ka skolēni var lietot e-studiju vidi. E-studiju vide nodrošina arī pieeju visiem digitālajiem resursiem zinātniskajā bibliotēkā. Mums ir iespēja ne tikai izmantot zinātnisko bibliotēku, bet arī šos visus interneta resursus. Tāda, ko tad mēs darām tehnoloģiju jomā? Īpaši lepojamies ar to, ka iepriekšējā mācību gadā mēs bijām skola ar lielāko skolēnu skaitu, kuri kārtoja padziļināto eksāmenu programmēšanā. No 24 absolventiem 17 kārtoja šo eksāmenu un uzrādīja augstāko vidējo vērtējumu valstī. Katram skolēnam ir pieejams portatīvais dators, kuru viņš var izmantot mācību procesā. Protams, skolēni dažkārt ir neapmierināti, tāds un tāds dators ir tik un tik vecs un tā tālāk, un kā mēs zinām, tehnoloģijas noveco, un tāpēc mēs vienmēr esam pateicīgi, ja mums atrodas kāda atbalstītāja, kur ir gatavi mums kaut ko ziedot. Tāda fizikas un ķīmijas mācību procesā mēs izmantojam sensorus, iegūstam datus, pēc tam skolēni viņus apstrādā Logger Pro programmā, pēc tam tas tiek eksportēts uz Excel programmu un tātad viss apstrādāts tā, kā tas nākas. Tad mums ir skolā TED ziedotie serveri, kurus var izmantot, un viņu ir daudz, kurus var izmantot programmēšanas mācību procesa ietvaros, un tas arī tiek darīts, lai skolēni var veikt grupu darbus un tā tālāk. Tad mūsu skolēni labprāt iesaistās dažādos programmēšanas konkursos, tad viņi labprāt izgatavo dažādas aplikācijas visās iespējamās nozarēs. Un šogad mēs ļoti lepojamies ar 11. klases skolēnu Adrianu Piliksera bronzas godalgu starptautiskajā programmēšanas olimpiādē, un kas ir tāds mūsu lielākais iegūms, ka Covid pandēmijas laikā mums neizkrita neviena mācību stunda. Mums visas stundas notika online, pateicoties skolotāju augstajām datorprasmēm, pateicoties Tehniskās universitātes iesaistē, mēs tūlīt varējām pieslēgties e-studiju vidē, un tas, kādā veidā mēs strādājām Covid laikā, ar to mēs patiešām lepojamies. Mūsu skolēnu zināšanu līmenis vispār necieta. Par to liecināja arī gan pagājušā gada eksāmeni, gan aizpagājušā gada eksāmenu rezultātu. Un tad mums ir, protams, interešu izglītība, kur ir saistīta ar tehnoloģijām, kā piemēram informācijas tehnoloģija izmantošana fizikā, tas pats jau minētais virtuālās realitātes pulciņš. Mūsu skolēni var izmantot 3D printerus savu ideju prototipēšanai un tā tālāk. Un, ja man tā jāpastāst, ar ko mēs īpaši lepojamies, tad 8. gadu pēc kārtas mēs esam pirmajā vietā Atta Kronvalda fonda mazo skolu reitingā un saņemam balvā lielo pulci. Tad mēs saglabājam 2. vietu Atta Kronvalda fonda veidotajā zvaigžņu reitingā. Neaizmirstam, ka mēs esam mazā skola, mums ir tikai 72 skolēni pret ģimnāziju 600–700. Tā ir tā atbilde, kāpēc tur jūs esat otrajā? Jā, pagaidām mēs vēl uz pirmo, pagaidām vēl neesam pirmajā tikuši, jo ir mums arī, protams, inženierzinātņu vidusskola nav vienīgā labā skola Latvijā, mums ir spēcīgas valsts ģimnāzijas un tā tālāk. Un tad augsti rezultāti valsts pārbaudas darbos, augstākie rezultāti pilsētu grupā, tātad fizikā, ķīmijā, programmēšanā. Fizikā, ķīmijā, programmēšanā mums ir augstākie rezultāti arī valstī vispār. Un starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs šogad ir 19 godalgas. Mums ir zvaigžņu siena, kur katrs skolēns atstāja savu plāksnīti. Man bija doma saskaitīt, cik tur to plāksnīšu ir. Tur ir ļoti daudz pa šiem gadiem. Tomēr nesaskaitīju. Paliksim pie tā, ka šogad ir 19, un tas ir ļoti daudz. Un tad
tas, kur mēs ejam tālāk. Esam nodibinājuši Rīgas Tehniskās universitātes starptautisko tehnoloģiju un zinātnes vidusskolu, varbūt esat dzirdējuši, tas ir izskanējis diezgan plaši arī mēdījos. Un kāpēc tad to mēs darām? Jo stratēģiskie mērķi pirmajiem 5 gadiem ir izpildīti. Esam pirmie valstī centralizētajos eksāmenos, izcili panākumu darbā ar talantīgiem skolēniem, un mums ir radusies nepieciešamība pēc konkurēt spējīgas izglītības starptautiskajā līmenī. Tāpēc mēs piedāvāsim Kembridžas programmu, tajā pašā STEMā, fizika, ķīmija, matemātika un programmēšana, protams, angļu valoda, un ceram, ka mūsu talantīgie skolotāji varēs izpausties arī šādā jomā. Mācības būs angļu valodā un par maksu. Tur ir skolas mājaslapas adrese. Tas tā īsumā viss. Paldies, Laura. Man tomēr ir jautājums. Mēs zinām par lielo inženierzinātņu speciālistu vakumu un nepieciešamību pēc cilvēkiem, kas varētu ar to nodarboties ikdienas darbā, ne tikai par to akadēmisko pusi. Tad tie 24 katru gadu, tas nav, es atceros, nepiedodami maz. Es pieļauju, ka no reputācijas viedokļa, no visa cita, raugoties, tas droši vien ir adekvāta situācijai, ar tik daudz jūs spējat tikt galā. Bet es visu laiku domāju par to sistēmu, kuru nevar piepildīt ar 24 absolventiem katru gadu numur 1, un es nevaru nedomāt arī par katru gadu ir kāds, kurš ir 25. un 26. Kur, godīgi sakot, no tās 24. vietas bieži vien šķir tas naga melnumiņš. Ja? Un līdz ar to es mudinu jums atbildēt uz jautājumu, vai neesat domājuši par to, ka jūs gribat iet plašumā un no mazās skolas kļūt jau par lielāku. Protams, ka mēs par to esam domājuši, bet pagaidām mēs šīs savas domas esam apspieduši. Viens no iemesliem, kāpēc mēs esam mazi. Mēs esam universitātes skola, un otrs iemesls, pat ja universitāte šajā brīdī vēlētos, pieņemsim, paplašināt vidusskolu, tad mums būtu saspringts telpu jautājums, jo šobrīd telpu jautājums mums ļauj šos 24 skolēnus, un šajās telpās tad ievietosies arī starptautiskā skola. Mēs būsim 2 skolas zem viena jumta, bet par paplašināšanās iespējām būtu jārunā ar Tehnisko universitāti un viņu stratēģiskajiem plāniem. Par tiem 24, es teikšu godīgi, kā man kā cilvēkam, kā skolotājai un kā direktorai vissāpīgākais brīdis ir runāt ar tiem vecākiem, kur ir tie 25. Un pat tiešām tur ir, latiņa ir ļoti augsta. Un mēs ar kolēģiem, kā mēs dažkārt runājam tās, kuras esam mammas un vecmāmiņas, ir īpaši sāpīgi, jo tu apzinies, ka katrs bērns būtu pelnījis šo iespēju, bet tāda ir konkurence, tāda ir dzīve, un pie tā mums nāks pierast. Nāksies jums tajā universitātes kampusā, sauksim to tā, būvēt kaut ko lielāku. Nezinu, vai rektora kungs seko līdzi mūsu šīs dienas konferencei, bet es domāju, ka kāds jau vienalga šo ziņu viņam nodos. Paldies, Laura. Tā bija Laura Fjodorova, Rīgas Tehniskās universitātes inženierzinātņu vidusskolas direktora. Paldies arī par jūsu pieredzi stāstu mūsu šīs dienas konferencē. Paldies.